Esiet sveicināti! Pamatīgu pērienu no Pasaules bankas nesen saņēmušas Latvijas ostas. Respektablā institūcija savā ziņojumā izsaka bažas par Latvijas ostu darbības caurskatāmību un pat izšķērdību, kā arī ilgtermiņa konkurētspēju. Ostas var uzlabot gan sabiedrības, gan investoru attieksmi pret tām, stiprinot savu darbību caurskatāmību. Lai to panāktu, jāpalielina valdes loma, nodrošinot valdes darba un tās vadības novērtēšanu, kā arī regulāri jāveic auditus, publicējot to rezultātus. Savā ziņojumā Pasaules bankas eksperti arī dod mājienus par izšķērdīgu un neefektīvu investīciju politiku. Ostu pārstāvji izteiktos pārmetumus kategoriski noraida, bet pētījuma pasūtītājs Satiksmes ministrija uzskata, ka pētījums ir gan objektīvs un dod ieskatu ostu pārvaldības problēmās. Savukārt uzņēmumu pārstāvji uzskata, ka ostu pārvaldībā nepieciešams pārmaiņas. Pētījums nav viedokļu vērts, es gribētu pateikt, tas ir tipisks bla bla bla. Daudz nopietnāka analīze par Latvijas ostu un kopējo tranzītu biznesa situāciju katru mēnesi ir ostu padomu sēdē. Tur ir daudz nopietnāka analīze par to, kas notiek, kas notiks, kādā veidā mums jārēģē uz infrastruktūras attīstību, tam līdzīgi. Tas, ko Pasaules banka iedeva par lielu naudu, ir atrakstīšanās. Tā lielākā problēma ir tāda, ka brīvos ir tāds veidojums, kur valde pati nosaka un pati pieņem, neviens viņus nekontrolē. Tāpēc nav brīnum, ka tur lielāko līdzekļu masu tiek tērēta absolūti nesaimnieciski. Un pats trakākais, ka, piemēram, Ventspilī ir uzsākta tāda lieta kā neveiksmīga projekta atbalstīšana, kur tiek tērēta daudz 10 miljonu, un kur jau ir pirmie rezultāti, kā tāds argo vai dendrolaita, kuriem jau ir tiesiskās aizsardzības status piešķirts. Nevar noliegt, ka Latvijas ostas pēdējos gados ir zaudējušas savu tirgus daļu, gan politisku, gan ekonomisku iemeslu dēļ. Vai Pasaules bankas rekomendācijas īstenosies arī dzīvē? Redzēsim tikai nākotnē. Pa Latvijas un pasaules dzelzceļiem ceļos simtiem tūkstošu, varbūt pat miljoniem dzelzceļu vagonu. Tie var būt gan gluži jauni, gan gadu desmitiem veci. Faktiski katra vagona detaļa tiek regulāri un rūpīgi pārbaudīta, mainīta un remontēta. Tūdaļ dosimies uz vietu, kur tas tiek darīts. Mēs atrodamies Daugavpilī, Latvijas dzelzceļa ritošā sastāva servisa vagonu remonta centrā, kas tad arī ir galvenā vagonu remonta vieta valstī. Vagonu remonta centrs remontē visu veidu kravas vagonu Latvijas dzelzceļš Sija Cargo. No remontējam i privāti īpašumu vagonus no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas. Apjoms sastādīja par gadu 3000 vagonu. Bez tam mēs remontējam vagonu ir lokomotīvu ratiņus, kā arī ir riteņus. Katrs ritenis tiek rūpīgi pārbaudīts, vai tajā nav plaisas. Speciālā temperatūrā tiek mērīts riteņu gultņu diametrs līdz pat mikronu precizitātei. Tikpat rūpīgi tiek strādāts pie ratiņu pārbaudes un remonta, kur jaunie darbinieki iemaņas apgūst 2 gadus, bet paši vagoni iesākumā iziet pirms remonta pārbaudi, kad, piemēram, cisternām tiek pārbaudīts to hermetiskums, un, ja nepieciešams, tālāk tiek veikti nopietnāki darbi. Turpat tiek novērsti sīki bojājumi, kā arī jauniem vagoniem garantijas remonts. Vagonam nonākot īstajā remonta zonā, tas var tikt pilnībā izjaukts, pārbaudīta nesošo konstrukciju stiprība un nomainītas detaļas, sākot no dēļiem līdz pat jaunām metāla detaļām, kā arī to krāsošanu. Paralēli remontiem kopā ar biznesa partneriem tiek strādāts pie vagonu ražotnes izveides, kas varētu atrasties turpat blakus tā arī neuzceltajā betona gulšņu rūpnīcā. Bet par to vairāk varēsim stāstīt nākamā gada otrajā pusē. Krievija ir Latvijas autopārvadātāji viens no nozīmīgākajiem tirgiem. Tomēr pēdējie notikumi ap šo nozari Krievijā pamatīgi sarežģījuši dzīvi autopārvadātājiem. Un neizskatās, ka tuvākajā laikā situācija varētu mainīties uz labo pusi.
Runa ir par tā saucamajām TIR karnetēm, jeb galvojumu dokumentiem, kas ļauj bez papildus muitas procedūrām šķērsot robežas. Krievijas federālais muitas dienests šobrīd vairs nepieņem starptautiski atzīto TIR karneti, pieprasot no autopārvadātājiem savas īpašās garantijas. Šobrīd pārvadātais daļa izmanto TIR karneti, lai vestu kravas līdz robežai. Un no robežas nacionālā garantija jāmeklē tai Krievijas pusē. Līdz ar to, kā jau mēs rēķinājām, kopumā tas pa gadu varētu Latvijas pārvadātāji maksāt papildus 8 miljonu eiro. Tas ir tas galvenais. Krievijas procedūras savukārt ir krietni dārgākas un sarežģītākas. Liekie izdevumi pagaidām vēl gulstas uz pārvadātāju pleciem. Tomēr nākotnē tas var nozīmēt cenu celšanu sauszemes kravu pārvadājumiem uz Krieviju. Vai tiešām būs jāmaksā vairāk? Pastāstīsim kādā no nākamajiem raidījumiem. Atā!